Labdien, Lemberkungs! Labdien! Laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu arī iedzīvotāju jautājumi tomēr ir par dažādām lietām saistībā ar pilsētas aktivitātēm un ir virkni jautājumu par sportu. Halo, Vēnces balss, kāds iedzīvotājs raksta, ka atbalsta jūs un Blumberga kungu par to, ka viņi cīnās par sporta attīstību Ventspilī un ka tie pārmetumi, kas tagad izskan publiskajā telpā, ir nekonstruktīvi. Un cilvēks raksta, ja runājam par jaunā peldbaseina projektu, tad tas būs ļoti liels ieguvums gan pilsētniekiem, gan arī Latvijas iedzīvotājiem kopumā. Un jautājums ir, kāpēc tik liela pretestība un neapmierinātība? Tā, redzat, ir politiskie konkurenti. Un, diemžēl, Latvijā tā politiska opozīcija, vismaz attiecībā uz Ventspili, visus šos 25 gadus ir bijis tāda, ka jo sliktāk, jo labāk. Jā. Nogriezt, nepieļaut, aizlikt kāju priekšā un cerot uz to, ka Ventspilī neattīstīsies un tad cilvēki būs neapmierināti un tad tā vara mainīsies. Ar tādu domu. Ja? Un tā viņi faktiski visus 25 gadus, es varu pateikt, ka tai virzienā visu laiku tiek mērķtiecīgi strādāts. Un pie tam tepat neiet runa par vietējo ventspilnieku tādu vai citādu opozīciju, es faktiski ne par to runāju. Jo to šķēršļu neliek un nevar arī aizlikt priekšā vietējo tā saucamo opozīciju. Faktiski tā ir visa sorosistu brigāde, ja, kuri ir apvienojušies veselā virkne organizāciju, Soros fonds Latvija un Delna un Providus tāds zināms. Tad viņi ir tā Pilsoniskā savienība, jau kā partija. Viņi gan savienojās kopā ar Jauno laiku, bet faktiski Jaunā laikā tā organizācija eksistē un tur tā dalīšanās starp Jauno laiku un taisnību starp Pilsonisko savienību. Tas Pilsoniskās savienības spārns visu laiku ir cīnījies līdz pēdējiem elpas vilcienam, lai nepieļautu Ventspils attīstību nevienā jomā. Pilnīgi nevienā. Tagad viņiem ir pievienojusies arī Solvita Āboltiņa, jo, kā es saprotu, viņa uz mani ir apvainojusies, kad viņa nav kļuvusi par premjeru, kaut gan viņa jau pati sev un viņas partijas biedri viņai aizlika kāju priekšā, ne jau es tur spēlēju kaut kādu lomu, bet viņa meklē visur vainīgos, kā var Lembergam garām paiet, bet es par to viņai nedusmojos. Kaut gan tagad bija balsojums Saeimā, viņa neatbalstīja, teiksim, veselu virkni Ventspils svarīgu attīstības projektu. Lūk, bet jāsaka, ka faktiski visas šīs pūles nav devušas negatīvu rezultātu. Mēs visu to darbību, lai nepieļautu Ventspils attīstību, tā skaitā sportā, par cik jautājums, mēs esam spējuši pārvarēt. Jo mums ir ļoti labas attiecības un sadarbības partneris Latvijas Olimpiskā komiteja. Mums ir labas attiecības un sadarbība ar sporta padomē ietilpstošiem cilvēkiem, ko vada premjers. Premjeri bijuši dažādi attiecībā pret Ventspili, bet mēs esam attiecīgi tos jautājumus, kas vajadzīgi Ventspilī, ir izcinājuši pa ļoti daudziem kanāliem. Tie ir bijuši pašvaldības savienība, lielo pilsētās, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas ostu sporta padome, ja, federācijas. Ja. Var sakot, mēs ļoti dažādi. Ja mēs esam bijuši pietiekami tuvu tai varas vertikālai, tad mēs patiešo to jautājumu esam risinājuši. Ja nē, tad savādāk. Un vienmēr esam atrisinājuši Ventspilī pa labu. Tāpēc arī, piemēram, tagad mēs realizējam projektu Pārventā trenižieru kompleksu izbūvē 3. skolā, un viņš būs savienots ar Pārventas to sporta centru. Tur valsts nauda ir. Ja. Tagad mēs uzbūvējām šogad 4 Pludmales volejbola laukumus un uzsākām stadionu būvniecību Pludmalē, kāpu zonā, pareizāk sakot, Bedrītē. Arī tā ir valsts nauda. Tagad mums ir piešķirt, mēs kā piešķirt, neviens neko nepiešķir, ja? Neviens neko zelta papāts neatnes, bet mēs pārliecinājām, ka Ventspilī vajadzīgs vēl viens peldbaseins, ka tas ir morāli novecojis, neatbilst mūsdienu vajadzībām. Burtiski šodien mēs attīstības komisijai, es ceru, pieliksim punktu projektēšanas uzdevumu, kam tā jāietilpst šajā jaunajā ēkā, lai var sludināt
skiču konkursu, lai mēs iegūtu funkcionālo plānojumu un arī vizuālo izskatu šim jaunajam lielajam attīstības virzienam sportā Ventspilī. Un ļoti svarīgi ir, protams, ventspilnieku atbalsts. Ja, ja ventspilnieki, ja bērnu vecāki atbalsta, paši sportisti, treneri, ja, mūsu aktivitātes, mums vieglāk arī ir runāt. Ja. Un mums visu laiku ir bijuši, ka mēs esam ļoti labā dialogā ar klubiem, privātiem klubiem. Mēs sniedzam atbalstu, protams, 21 privātam klubam. Tas ir bērnu jaunatnes sportam. Bet, attiecīgi, mēs arī sadarbojamies tādā plašākā nozīmē. Ja? Tāpat arī ar federācijām. Tā kā zem gulošs akmens, protams, nekas ūdens netek. Un tas, ka tu pārvari kādu pretestību, tas varbūt mazliet vairāk gandarījumu par to, ka tas ir izdevies, vai ne? Saistībā ar sportu jau pieminējāt daudz sporta veidus, bet arī par hokeju ir jautājums. Mārcis Ventes Balss LV portālā jautā, vai Ventspils domā kaut kad izveidot hokeja komandu, ar kuru piedalīties Latvijas čempionātā? Jā. Jūs zināt, mums ir divas, var teikt, profesionālas komandas jau ilgus gadus basketbolā. Pirms 94. gadā dibināta, tad šogad 22 gadi. Un futbola klubs, tas gan dibināts vēlāk, bet futbola tradīcijas Ventspilī vēl daudz senāks. Arī basketbola, protams, ir senāks nekā tur 94. gads, par to nav šaubu, bet klubi kā tādi viņi sen ir. Un uz tādiem principiem darbojas uz tādiem profesionāliem principiem. Šobrīd, ja runājam par pašvaldību, vēl vienu profesionālu klubu līdz atbalstīt arī finansiāli, mēs to nevaram izdarīt, jo mēs esam maza pilsēta. Mums jau tā divi klubi, tas nav maz futbols un basketbols. Bet, protams, ja kādi privātie iniciatori būs un kuri gribēs un varēs uzturēt un finansēt tādu hokeja komandu, kur var startēt tur Latvijas čempionātā, manis pēc KHL vai kaut kur citur, mēs par to tikai aplaudēsim. Ja? Bet mūsu iespējas šobrīd tādas nav. Ja? Un es atklāt sakot, arī šobrīd neredzu, kas varētu arī tādu privātu hokeja komandu finansēt, jo es redzu, ka hokeja klubam tur no tiem privātiem finansētājiem ir diezgan maz, kas viņus atbalsta. Diezgan maz. Tad cita veida jautājums saistībā ar Stena-Line neseno paziņojumu par prāmju līniju izmaiņām. Cilvēks jautā, vai, piemēram, no Ventspils varētu iet prāms arī uz Helsinkiem. Vairāk reiz šis jautājums ir parādies, vai pašvaldība par to kaut ko ir dzirdējusi? Uz kurieni ies prāmju līnija, to nenosaka pašvaldība. Ja? Tas ir privāts bizness, to nosaka kuģošanas kompānija, un to viņa izvēlas, izjūt no tā, kāds ir bizness šobrīd, un biznesa attīstības virzieni un iespējamie kravu plūsmas tagadne un nākotne. Mēs kā pašvaldība vispār tajā procesā faktiski nekādā veidā nevaram piedalīties. Šo procesu atbalsta Ventspils brīvos valde, un mums ir 4 pārstāvji tajā valdē, tādā veidā, ka dod atlaides, ostu nodevu atlaides kuģošanas kompānijām, kas realizē šo te pārvadājumus. Un, kā zināt, tikko šogad vēl ir no līnija Zviedrija-Vācija, Vācijas līnija taisas ciet no jaunā gada no Ventspils pāriet uz viss apjoms uz Liepāju, savukārt viss apjoms uz Zviedriju pāriet uz Ventspilu. Šobrīd kuģošanas kompānija ir pieņēmusi lēmumu atvērt jaunu līniju reizi nedēļā janvārī uz Beļģiju, Zēbrüge un uz Lielbritāniju. Ja. Viņi var atvērt arī, protams, uz Helsinkiem, jo no mūsu skatu lenti jau vairāk, jo labāk. Bet mēs to procesu tieši ietekmēt nevaram. Tikai iedodot tās vai citas atlaides, ko dara brīvos pārvalde, ne pašvaldība. Jautājums par studentiem. Ventspils augstskolas studenti ir atzinuši domu kā gada labvēli. Jautājums ir, vai plānojat kādu īpašu sadarbību tieši ar studentiem jaunajā gadā, nākamajā gadā? Jā, mēs šogad mums gada sākumā
mēs smagi strādājam ar augstskolu, jo mēs uzskatījām, ka tās piemaksas, ko saņem pasniedzēji Ventspils augstskolā, ka tās piemaksas ir jānopelna. Un katram pasniedzējam, dekānam, prorektoram, rektoram ir arī jānopelna, izpildot kaut kādus kvalitīvus un kvantitīvus rādītājus. Bija liela pretestība. Mēs augstskolas faktiski nekādas priekšlikumus nesagaidījām. Mūsu finanses nodaļa izstrādāja savu variantu. Beigās mēs par to esam vienojušies. Tāpat arī mēs iepriekšējos gados devām ap 1 000 000 eiro finansējumu augstskolai, tā skaitā projektu realizācijai priekšfinansējumu. Un, protams, ka tā ir publiska nauda pašvaldības, un mēs vēlējāmies pārbaudīt, kā tā nauda iztērēt. Tika radīti lieli šķēršļi, lai nepieļautu kontroli par pašvaldības naudas pareizu izlietojumu. Nu, tā tas nevar būt. Un, protams, mēs šo finansējumu iesaldējām, bet tikko tagad tika pabeigt audits, augstskolas audits par pašvaldības naudas tēriņiem 12., 13., 14. gads. Un 15. ir jau agrāk tika pabeigts par šiem gadiem. Tur ir neatbilstības, bija augstskolai iebildumi par dažiem secinājumiem. Lielākā daļa to tika ņemti vērā. Nu, šobrīd ir vienošanās starp Ventspils pašvaldību un augstskolu. Tur ir summas, kuras augstskolai jāatmaksā atpakaļ par šiem 4 gadiem, kuras ir iztērēts neatbilstoši līgumam, jeb ne tikai neatbilstoši burtam, bet arī garam. Piemēram, paredzēts kāds viespasniedzējs lekcijas Ventspils augstskolā, un tas ir konkrētam paredzēts, bet atbrauc nevis Pēteris, bet Džons. Tad tādu gadījumu tika piedots, ka tas pēc būtības atbilst likuma garam, ne burtam. Ja? Nu, lūk, un pat cik tad ir pavilkta svītra, ir viss skaidrs, tad līdz gada beigām augstskola atgriezīs to naudu, kas viņiem jāatgriež mums. Savukārt mēs viņiem tad pārskatīsim to naudu, kas viņiem būtu tiem atbalsta virzieniem jāsaņem, kādi bija paredzēti uz 16. gadu. Tas vēl notiks šogad. Tie kaut kur kopumā, man liekas, ar 500 000 eiro, jo tagad vairs tā summa ir mazāk, jo nevajag vairs priekšfinansēt Eiropas struktūra fondu naudu. Un arī par 17. gadu mums tagadēju augstskolas vadība ir kopēja izpratne, kam augstskola arī piekrīt mums, tad vienošanās, brīvprātīga vienošanās. Tā kā 17. gads arī mums ir skaidrs. Tagad tieši par to jautājumu. Tik tiešām man liels paldies augstskolas studentiem, studentu pašpārvaldei, ka viņi tādu augstu novērtējumu deva Ventspils pilsētas domei, un mēs visu laiku esam ļoti spēcīgi atbalstījuši augstskolu, un to darīsim arī turpmāk. Vienlaicīgi mēs plānojam tikties ar augstskolas pašpārvaldes vadību, uzklausīt viņus, un ņemot vērā, ka mums ir tāds tituls piešķirt, ka augstskolas gada labvēlis, tad varbūt mēs to sadarbību varam arī paplašināt. Bet mēs gribam dzirdēt konkrētus priekšlikumus no studentiem un konkrētas vajadzības. Nu, tad varēs pieņemt kaut kādu lēmumu, bet tas jau būs janvāra sākums pēc sesijas un brīvlaika. Un visbeidzot, droši vien gribas arī pajautāt, vai uzrunāsiet Ventspilnieks arī šajā jaunajā gadā lielajā laukumā? Nu, kā savādāk, jā, man šogad iznāk sagaidīt jauno gadu mazliet tālāk nekā parasti, un no tās vietas aizbraukt uz lielo laukumu nevar. Sagaidīt jauno gadu 12. ar ciemiņiem un aizbraukt, to nevar izdarīt, līdz ar to es iznāks, ka es jauno gadu pēc Latvijas laika sagaidīšu mašīnā, bet toties ar Ventspilniekiem kopā es sagaidīšu jau lielajā laukumā 33 minūtēs un 34 sekundēs pēc Ventspils vietējā laika. Tā kā visiem, kam ir iespēja būt klāt, atrodat laiku. Cerēsim, ka klimatiski apstākļi būs labi. Savukārt Salūts, es esmu redzējis viņu uz kompjutera, viņš tika 2 reizes labots. Es ceru, ka tagad patiks Ventspilniekiem šis 17. gada jau sagaidīšanas Salūts. Tāds tikšanos lielajā laukumā. Jā, paldies. Paldies.